bibliotekai iedzdas. Mēs esam sākuši strādāt 72. gadā. Šodien visi cilvēki, kas te pulcējās, viņi kaut kādā veidā ir saistīti ar biblioteku. Tas ir mūsu lasītāji, priekšnieki, kolēģis. Es esmu ļoti priecīga un man tiešām satraukums. Es pateicīgu cilvēkiem, kas ir atnākuši un apsveikuši. Cilvēki, kas dzīvo Vangažos, viņi jau veido to fondu. Viņi mums prasa kādas grāmatas nopirkt, un mēs arī klausamies un pērkam. Apturiet mašīnas, tikai bērni drīkst priecīgi kliegt. Rokužu novada pašvaldības vārdā. Paldies arī Inčukalna novada domai, kas visnotaļ biblioteku jomā ir nodevusi visprofesionālākās, visdaļākās, viserudītākās un droši vien arī visgudrākās bibliotekāras, kādas un Pierīgas novadā šobrīd atrodas. Man rokā ir arī atzinības raksti, kas runā paši par sevi. Lai snieg ar pulkainu sniegu. Vispār es domāju, ka literatūra ir katra cilvēka dzīvē ļoti milzīgu lomu nospēlējusi. Vismaz mūsu paudzes cilvēkos tagad varbūt mazliet savādāk, bet man par televizoru nebija līdz 17 gadu vecumā, bija tikai grāmatas un radio, un tās grāmatas tiešām ēdu, varētu teikt, un tas bija ļoti aizraujoši un interesanti, un es par to esmu pateicīgs vecākiem. Un man ir prieks, ka jūsu biblioteka ir sākusies no bērnu bibliotekas. Un novēlu to, ko jau novēlēju, lai jums šī bērnu bibliotekas dzirksts turpina augt un attīstīties. Turpmāk, lai veiksme, panākumi un izturība. Lai strādātu šo darbu, ir jābūt dzirksti, ir jābūt savu darbu fanātiķim. Tas ir tikpat svarīgi, kā strādāt par skolotāju, jo bez tā vienkārši nav.